sīkais mierīgāk. Man ir sieva Liene, Pomaskova. Tad ir dēls Raivis Vēzis, meita Nikoleta Katrīna Pomaskova un dēls Jānis Pomaskovs. Jānī! Vakarā būs manam dēlam ballīti. 6 gadi paliek. Viņš arī ir Jānis, tāpat kā es, un es esmu Jānis, tāpat kā mans tēvs un vectēvs. Manam dēlam sanāk 6. paudze, ka viņš ir Jānis. Mums arī tagad ir tradīcija, tā kā šo gredzenu dot tālāk. Tas ir tēva gredzens, viņš uztaisīja, un tas ar iniciāļiem. Kā viss vēl melns. Un te kur var redzēt, ka visas tās plasmasas ir sakusušas. Nu, mēs norāvām no šitās te augšiņas, kas ir. Viņas te vienkārši visas karājās. Jo, nu, bet nu, mēs šausmīgi intensīvi un ātri visus tīrījām, ar kārčeriem mazgājām. Tā bija darba diena, es atnācu no darba. Piektdienā es atnācu no darba un vienkārši sēdēju mājās. Tur tagad sēž sieva, televizors ieslēgts, skatījos televizoru, sēdēju internetā. Bet es pats nejūtu tos dūmus, ka sieva atnāca mājās. Nezinu, kā ienāca, viņas ir kaut kāda smaka, kaut kas tā kā deg. Nekas tur nevarētu būt, saka droši vien, kad vienkārši attaisīja malku piemet. Tad, nu, sieva saka, ne, viņas paliek stiprāk tā smaka. Tad, jā, tad, nu, gāja lejā un tad tikai dzirdēju, ka ir bļāviens, skrien lejā, bērni deg to. Skrēju lejā. Šo logu es izsitu, tad es līdu iekšā pa viņu. Tā arī tagad ir grūti atrast, ar ko izsist to logu, bet tanī brīdī vienkārši, nu nav nekā skaties un nekā nav, bet reku taču ir bruģis. Tas bruģis, man liekas, pat bija vispār tur čupā sakrāmēts, bet nu līdz tam neaizdomājos, kad likās, ka nav laika. Cilvēki runāja, kad it kā, kad nevajadzēja tur to logu sist ārā vai vispār, nu, kad es to gaisu ielaidis iekšā, bet nu, tur, lai manis pēc visam hainot, divi bērni iekšā, kā tu viņus ārā no turienes dabūt, nu. Arī ugunsdzēs jādodas kaut kādās 6 minūtēs, bet tas būtu jau stipri pa vēlu, es domāju. Es domāju, ka tur man pazvanīja no ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un teica, ka man ir piešķirts ordenis. Apliecība viss. Un pēc tam es tikai uzzināju, ka tas ir augstākais apbalvojums ugunsdzēsējiem. Tas ir tā kā, nu, ļoti liels pagodinājums. Es domāju, ka viņi nav baigi pieklājīgi spraust man pie maikas klāt. Nu, es biju nofotografējies uzvalkā gan, jā. Jā, es izglābtu tos bērnus, bet to būtu darījis jebkurš, kurš būtu bijis tajā brīdī mājās. Jubilāri! Nāk svecīta! Daudz baltu dieniņu, laimiņā dodi, brīženi, raženi, mīlējoti. Ievēlējies kaut ko? Šis ir ceļš, kas sauc, kad pienāks laiks. Tas pacels mūs līdz galotnēm, kur domas skrien un ilgas ļauj tam noticēt. Vēl ir tik daudz, varbūt kāds par to vēl šaubās. Ļauties tam vai nē? Šis nav atstatums, ko neiespēt, ja gribam tikt līdz apvārsnim.
pieder mums. Vai kāds par to vēl šaubās? Ļauties ceļam šim vai nē? Ar katru soli šaubas norims, bet nenorimsim mēs, sauc kāda balss tur pakrūtē. Sirds ir tavas mājas, ārā tevi neizcīt. Katrā tunelī ir gaisma, tikai jāprot saskatīt. Debesis arvien ir zilas, arī tad, ja zvaigznes krīt. Visi nelaimīgie smejas, tikai jāprot saklausīt. Tavā sirds ir tavas mājas, dzīvo tavu, esi brīvs. Viss, kam jānotiek, reiz notiks. Viss, kas labs, ir mūžam dzīvs. Katru rītu ceļas vēji, un tad cauri kokiem plūst. Tas nekas, ja zari liecās, tikai jāprot nesalūst. Pasaulē var aiziet bojā, prieks var ātri bēdīgs kļūt, bet tas nenotiks ar tevi, ja tu spēsi paties būt. Tavā sirds ir tavas mājas, dzīvo tavu, esi brīvs. Viss, kam jānotiek, reiz notiks. Viss, kas labs,